Esiet sveicināti klāt LNT ziņas studijā Ivo Goldbens, bet vispirms īsumā par aktuālākajiem tematiem raidījumā. Jau kādu laiku atpakaļ masu mēdījos izskanēja informācija par to, ka šogad metro nebūs. Lai gan šī informācija nāca no neoficiālajiem avotiem, tā izraisīja plašu rezonanci jauniešu starpā. Uz dažādos interneta portālos uzdotajiem jautājumiem netika saņemtas atbildes, jo metro komanda atteicās no plašākiem komentāriem. Tas jauniešos izraisīja vēl lielāku nemieru un kņādu. Neredzēdami citu izeju, kā jau latviešiem pierasts, viņi sarīkoja nesankcionētu piketu. Pikets iesākās mierīgi, jaunieši nebija naidīgi noskaņoti, tomēr viņu sejās bija redzama neizpratne par notiekošo. Pikets ieilga uz vairākām dienām. Lai nerastos līdzīga situācija kā 13. janvārī pie Saeimas nama, tad notiekošo vēroja policijas darbinieks un aktīvākajiem nemierniekiem izteica mutiskus brīdinājumus. Mēs neiesim prom, līdz mums netiks atdots metro otrdienu vakaros. Mēs cīnāmies par savām tiesībām. Uz metro, uz siltu tēju un uz labu mūziku. Un vienkārši sadraudzību. 4 dienu ilgā piketēšana nebija veltīga, un gala rezultātā jauniešu vadītājs Toms Ašnevics ieradās notikumu vietā un izskaidroja radušo situāciju. Nomierināja piketētājus, sniedzot atbildes uz visiem viņus interesējošajiem jautājumiem. Publiskajā telpā, masas mēdījos, internetā, draugiem OV un arī cilvēki runās izskanējuši pēdējā laikā ziņas, ka metro nebūs. Iespējams, ka arī nebūs. Iespējams, ka pirmdienās nekad nebūs metro. Un tāpat arī iespēja pastāv, ka nekad metro nebūs atsevišķi puišiem un meitenēm. Bet visvairāk pastāv neiespējamība, kad Rīgā būs metro kā braucamais līdzeklis. Rubiks reiz gribēja uzbūvēt Rīgā metro, bet nekas nesanāca. Un es domāju, ka tuvāko 10 gadu laikā arī nesanāks. Bet es gribu nomierināt cilvēkus, metro apmeklētājus, tāpat arī Valtu un Grovski un prezidentu Valdu Zatleru. Metro būs jau sākot ar 22. septembri, 7. vakarā pēc metro laika mēs laižam gaisā. Tad sākot no 22. septembra 7. vakarā, pēc metro laika, protams, metro iet gaisā. Un tas notiks katru otrdienu 7. vakarā un tā uz priekšu līdz pat pašai vasarai. Man ļoti patīk plakāts, ko uztaisīja kādi cilvēki. Es nezinu, kurš šo plakātu turēja, bet metro būs.